Tagad apskatīsim pamata ekrāna galvenos parametrus un funkcijas. Kreisajā augšā stūrī mums ir identifikators darba režīmam. AA nozīmē, ka mums ir automātiskais režīms. Pēc ātruma un plūsmas koeficienta mums mainās izbiras daudzums uz diska. Pa labi no viņa mums ir laukmalas režīms izvēlētais, ar kuru mēs šobrīd strādājam, ja mēs izvēlamies laukmalu. Zemāk ir izbiras daudzums kilogramos uz hektāra. Nospiežot šeit, mēs to varam ātri samainīt. Pa labi no tā mums ir mēslojuma tabulas, kurās mēs varam savadīt līdz pat 30 mēslojumiem dažādiem, un pēc tam izvēlēties jebkuru nepieciešamo. Pie kaisītāja labajā un kreisajā pusē nullītes rāda mums lūciņu atvērums, jeb padevs daudzumu uz diska. Nulle nozīmē, ka mums lūkas ir ciet, mēslojums uz diska netiek padots. Darba laikā šie skaitļi mainās. Zemāk 5,5 kreisajā un 5,5 labajā pusē mums ir uzdevuma punkts, jeb izbiras punkts uz diska. Viņš mainās strādājot ķīļos, un ja mēs strādājam ar laukmalu, zemāk pie diskiem mums ir kreisā diska, labā diska apgrieziena skaits. Šis arī strādās, mainās atkarībā no darba režīma un arī strādājot ķīļos. Zemāk mums ir darba platums, jeb sekcijas. Tās pārsvarā slēgājas automātiski, bet, ja nepieciešams, varam izmainīt arī ar roku. Zemāk mums ir 3 indikātoru lodziņi. Šobrīd man ir izvēlēts, ka kreisajā pusē mums rāda darba ātrumu. Vidējais lodziņš rāda plūsmas koeficientu kreisajā un labajā pusē. Un labais lodziņš mums rāda atlikumu tvertnē kilogramos. Ja nepieciešams, uzspiežot virsmu, mēs varam izvēlēties citu rādījumu. Piemēram, atlikums hektāros pēc kilogramiem tvertnē, cik hektārus mēs varam nokliedēt. Pogas labajā pusē, augšējā kreisajā malā mums ir aktivizēt diskus. Nospiežot, mums uzreiz diski netiek aktivizēti, mums vēl ir jānospiež Enter. Un ar start stop mēs sākam vai beidzam kaisīšanu. Šobrīd disks nevarēja aktivizēt, jo mums nav eļļas plūsma. Ar start stop mēs sākam kaisīšanu un beidzam. Mēs start stop, tātad sākt vai beigt kaisīt nevaram, kamēr mums nav diskiem apgrieziena. Tālāk mums ir poga C, slīpā svītras 100%. Ja mēs esam samazinājuši manuāli darba platumu vai palielinājuši vai samazinājuši devu procentuāli, tad ar šo pogu mēs visu varam atlikt atpakaļ uzreiz pa nullēm. Tātad sākuma iestatījumos. Mīnus procenti, plus procenti, devu uzreiz samazinam attiecīgi pa 10% vai arī palielinam. Apakšā 4 pogas ir darba platuma maiņai, manuāli. Tātad, ja nepieciešams, varu manuāli samazināt darba platumu labajā pusē, kreisajā pusē un atkal atpalielināt. Ja esmu samazinājis, varu ātri nospiest 100% un man ir pilns darba platums. Kaisītājs slīpā svītriņa maiņa. Mums ir papildus pogas labajā pusē, no kurām galvenā ir apakšējā, jeb slīpā svītriņa laukmala. Nospiežot vienreiz, laukmala tiek aktivizēta labajā pusē. Nospiežot šo pašu pogu otrais, laukmala tiek aktivizēta kreisajā pusē. Nospiežot trešo reizi, ja tas ir hidrauliskais kaisītājs, varam aktivizēt laukmalu abās pusēs. Nospiežot 4. reizi pogu šo, laukmala tiek izslēgta un strādājam pilnā darba platumā. Ja laukmala mums ir aktīva, tad sākuma ekrānā parādās 4 jaunas pogas. Varam laukmalas pusē diskam apgriezienus samazināt vai palielināt īslaicīgi. Tāpat varam uzreiz strādāt ar pilnu platumu vai arī laukmalas pusi izslēgt pavisam.
Zem mājiņas mums vēl ir 6 lodziņi. Pirmais lodziņš ir mēslojuma iestatījumi. Šeit mēs varam ievadīt visu informāciju par mūsu mēslojumu. To mēs darām no aplikācijas. Tālāk ir lodziņš mašīnas iestatījumi. Šeit mēs savādam visu iestatījumus par darba režīmiem. Ātrā iztukšošana nepieciešams, ja mums vajag izbērt mēslojumu no tvertnes. Spiežam start. Izvēlamies, no kuras puses vēlamies izbērt. Piemēram, es vēlos no kreisās puses tikai. Nospiežot start, tiek atvērta lūciņa un mēslojums izbirst ārā no tvertnes. Kolīdz tas ir paveikts, spiežam vai nu stop, vai ejam vienkārši apakaļ. Sistēma pārbaude. Mums ir kopējo datu skaitītājs. Šeit mēs redzam kopējos nostrādātos datus. Pārbaude diagnostika. Varam pārbaudīt visas kaisītāja funkcijas. Servis ir servisa izvēlne. Info ir visa informācija par mūsu kaisītāju, sērijas numurs, programmatūras versijas un aprīkojums. Svēršanas un braucienu skaitītājs. Mums ir braucienu skaitītājs, kuru mēs visu laiku varam nodzēst, uzskaitīt izdarītos darbus. Un šeit vēl dažkārt ir nepieciešams izvēlne tarēt svarus. Ja mums svari nerāda pareizu atlikumu, tad, kad mums izkliedētais ir tukšs, varam uzspiest tarēt svarus. Un ja mums ir apturēts izkliedētājs un stāvam nekustīgi, spiežam tarēt un atlikums kilogramos aiziet uz nulēm.